Sveiki! Šodien pastāstīšu par biežākām kļūdām, kuras ir sastopamas plaucātās mīklas pagatavošanā. Un tātad kļūda numur 1 ir tas, ka mēs nenosveram pareizi sastāvdaļas. Te ir tā, ka ir ļoti svarīgi, kāds ir tauku šķidrumā un eļas balans. Ja? Un ļoti svarīgi ir arī nosvērt olu, ja? Un respektīvi, cik ir norādīts receptē, ir jāsver precīzi. Jo kas sanāk? Sanāk, ja mēs domājam rakstīta viena ola 50 gramu. Olas atšķirās savā svarā, viņas var būt 50 grami, un 53, un 52, un 55, ja? Un tie it kā šķiet, kas tad tur ir 1-2 grami, ja? Bet tomēr tas ietekmē rezultātu. Ja? Tāpēc es iesaku vienmēr nosvērt visus produktus, visas sastāvdaļas, vienmēr svērt visu un precīzi. Un pieņemsim, es arī esmu iemanījusies, jā, kad, protams, ir ļoti daudzas receptes, ir īpaši plaucētajai mīklei, kad ir rakstīts, paņemiet tur vienu olu, sakuļiet, jā, un nevis, ka nosveriet vajadzīgo daudzumu, bet skatāties pēc konsistences. Jā, tad, kad tu esi profesionāls, es vispār neapstrīdu šo, jā, tā kā tad var skatīties un tā kā, ja tu esi jau iemanījies gatavot to mīklu, jā, tad, protams, jā, tad šaubu nav, ka tev viss izdosies. Bet, ja tu esi iesācējs un ja tu sāc tikai savu konditoru ceļu, jā, tad, protams, būtu labāk visu svērt un nestrādāt uz asu, un konditorijā vispār man nepatīk, ka strādā uz asu vai uz glāzēm un karotēm, ja? Bet mēs izvēlamies katru savu ceļu un tā, bet es arī tur tā kā, tas ir tā kā katra cilvēka brīvā izvēle, ja? Un respektīvi atgriežoties pie tā, kad pie tās plaucātās mīklas, ja, tad sanāk tā, kad es iesaku noteikti svērt visas sastāvdaļas. Ja? Kļūda numur 2. Tas ir tā kā pārāk ātra miltu pievienošana. Tajā brīdī, tad, kad mēs katliņā sildam šķidrumu, vai tas ir piens, vai tas ir ūdens kopā ar sviestu, sāli, cukuru, ja? Un tad, kad tajā brīdī, tad, kad mēs sildam, mums ir jāsagaida, kad mūsu šķidrums sāks vārīties. Un viņš nedrīkst vārīties pārāk ilgi, jo notiek kas? Ūdens iztvaiko. Ja? Un tad tie paši 1-2 grami viņi iztvaikos un rezultātā var nesanākt. Tad mēs pievienojam, un šeit tieši būs otrādāk, ja mēs pavlu vai pievienojam cukuru lietutiņā, ja, tad šeit mēs miltus pievienojam uzreiz un visus un ātri un sajaucam, ja, tā kā, un atgriežam atpakaļ uz uguns un sākam spaidīt to mīklu. Ja. Un ja mēs pievienosim, pieņemsim tā kā padruskai tos miltus, jā, tad mums izveidosies kunkuļi un tā mīklā arī var nesanākt. Kļūda numur 3. Tātad pārāk īsa karsēšana katlā. Un te būs tas, kad pieņemsim, mēs to mīklu spaidam tajā katliņā, jā, un jāpaiet vismaz 1 līdz 2 minūtes, skatoties, kāds ir, protams, apjoms, jā, un mēs spaidam to mīklu tik ilgi, kamēr mums izveidojās tāda plāna kārtiņa katla dibenā, ja? Un tā kā tā mīkla, viņa izveidosies tādā kā vienā bumbiņā, ja? Ja mēs sākumā, tad, kad mēs pievienojam tos miltus un sajaucam, tad mums viņa ir tāda kā graudaina, tāda tā kā, ja? Un tad, kad mēs liekam viņu katliņā cepties, ja, plaucēties, tad mēs viņu tā kā spaidam, un jūs redzēsiet, ka sāks parādīties tāda kā kārtiņa katla dibenā. Un tas nozīmē, ka tas ir tas pareizais moments, kad mīkla ir jāņem nost. Kļūda numur 4. Pārāk ātra olu pievienošana. Un šeit ir tas, kad mēs tikko esam noņēmuši mīklu no uguns. Un viņa ir tiešām karsta.
un mums viņa ir nedaudz tā kā jāatdzesē. Un jūs redzēsiet, tad, kad jūs tā kā to mīklu pārliekat bļodā, viņai pilnīgi nāk tvaiks ārā. Un visforšākais veids ir tas, ka mēs sākam kult to mīklu, viņa paliks tādās kā mazās bumbiņās, ja? Un tajā brīdī, kad viņa tā kā kuļās, viņa arī atdzesē. Un optimāla temperatūra olu pievienošanai ir 40-60 grādi. Un te ir tas moments, ja, kad mēs nedrīkstam olas pievienot, kamēr mums vēl tur nāk tvaiks. Ja? Tas nozīmē, ka mīkla ir pārāk karsta un olu baltums sāk vārīties, un līdz ar to mums arī tas deserts var nesanākt. Ja? Tā kā šis arī ir tāds diezgan svarīgs moments, ja? Kad skatāmies, kurā brīdī mēs pievienojam to olu. Ja? Kļūda numur 5. Plaucētai mīklei nepareizā cepeškrāsnes temperatūra. Plaucētai mīklei patīk karsta cepeškrāsnes, kad mēs ieliekam mūsu desertu cepeškrāsnī, un plaucētai mīklei ir jāuzpūšās. Ja? Pirmā lieta, kad ja jūs redzat, ka jums nepūšās, tas nozīmē, jums ir par zemu temperatūra. Otra lieta, ja jums uzpūšās tik lieli un pilnīgi sāk plaisāt, tas nozīmē, ka temperatūra ir par augstu. Ja, tagad tās cepeškrāsnes, protams, ir jaunās versijas, ja, ka viņām jau tiek pievienots kādās temperatūrās, kādus desertus labāk cept, kā tur žāvēt meringu, kādā temperatūrā likt labāk plaucēto mīklu. Ja. Tā kā ir ļoti forši, ka ražotāji ir sākuši domāt arī par šo punktu, ja, kad var ierakstīt uz kādas temperatūras un kādus desertus labāk gatavot. Ja, bet pieņemsim, ja jūs skatāties pēc receptes un tur ir optimālā temperatūra, ja, parasti arī raksta no līdz, bet 10 grādi turpu šurpu, ja, viņi var, protams, staigāt. Un tas var arī ietekmēt rezultātu tā kā uz desertiem, ja, tāpēc arī skatāmies. Tāpēc vienmēr, tad, kad mēs gatavojam jebkuru desertu, mēs varam patupēt tās 5-10 minūtes pie cepeškrāsnes, paskatīties caur lodziņu un saprast, kas vispār notiek. Ja. Un te ir arī tāda, tā kā nianse no teorijas, ja, kad pieņemsim, ka plaucētai mīklei viņai no sākuma viņa uzpūšās un tad viņa tā kā apcepās. Ja? Un tā kā tās maliņas, lai paliek tā kā kraukšķīgas un iekšpusīta, ja, viņa tāda doba. Ja? Tas ir tāds, kas attiecās uz temperatūru. Ja? Kļūda numur 6. Eklēri saplok. Ko darīt? Tas nozīmē, ka viņi nav līdz galam izcepušies, tad tavai cepeškrāsnī ir vajadzīgs ilgāks laiks. Ja? Iespējams, ka tu vari, tā kā, ja tu redzi, ka viņi ir uzpūtušies un, pieņemsim, sāk plaisāt, tu vari tā kā nogriezt to temperatūru zemāku, lai pārējie neplaisā. Ja? Kad, ja tu redzi, ka jau pirmās plaisas sāk parādīties, var vienmēr nogriezt to temperatūru zemāku, ja? Jo eklēri jau ir uzpūtušies, un nākošais process ir viņam tā kā, lai viņš apceptos. Ja? Un kāpēc var tā kā noplakt, ja, tā kā salīmēties kopā tā mīkla, tad te ir tā kā divas lietas. Ja mēs gatavojam, pieņemsim, diezgan lielus pēc izmēra desertus, viņi ir jācep ilgāk, jebkurā gadījumā. Ja ir norādīts, pieņemsim, 40 minūtes, bet tu esi izdomājis, ka tu gribi tomēr garākus vai lielākus, tos garākus eklērus vai lielākas vecrīgas, ja, tad uzreiz piedomā pie tā, ka tev būs noteikti nepieciešams ilgāks laiks. Ja? Jo šeit ir ļoti tas svarīgi. Un kāpēc vēl viņas var tā kā noplakt, ir tas, ka, pieņemsim, mēs pārāk ātri atveram cepeškrāsni, izņemam ārā un, pieņemsim, ja ir tajā telpā diezgan augsts, tad var notikt tā, ka viņi tā kā nobīstās, ja, un viņi saplok. Vēl ir tas variants, ja? Tā kā ir jāpiesako pie temperatūrām un, protams, pie ilgākas cepšanas, ja ir tas izstrādājums lielāks pēc savu izmēra. Un kļūda numur 7 ir nepareizā atspiešana, formēšana.
Respektīvi ir tas, kad mēs, pieņemsim, izmantojot uzgali, ja, mēs kaut kā to tehniski daram nepareizi. Pieņemsim, gatavojot vecrīgas, mēs zīmējam puķītes, ja, vai, respektīvi, kaut kāda tehniski nepareizi tiek izspiests. Tad arī, protams, var ekleri vai tur, tā plaucētā mīkla, viņa var saplēsāt, ja. Un, protams, jā, ka te ir tā kā, jāskatās, ka eklēriem viņiem būs tas uzgalis, kas ir tur, kur vairāki tie zobiņi, jā, un viņš arī, tas uzgalis saucās zvaigznīte, jā, tāpatās arī ir tās atvērtās zvaigznes, aizvērtās, bet to video jūs varat paskatīties man par uzgaļiem, kas ir arī tā kā bezmaksas materiāls, un apskatīties, jā, video par uzgaļiem. Un šeit ir arī, jā, ļoti svarīgi tas, kā mēs izspiežam, pieņemsim kaut vai tos pašus eklērus, ja? Tad, kad mēs viņus velkam uz sevīm, mums, lai tā astīta nepaliek, mēs viņu tā kā drusciņ pavalkam atpakaļ, ja? Tā kā mēs viņu spiežam uz sevīm, un tad drusciņ tā kā atpakaļ. Un tādā veidā tā kā mums tik ļoti neplaisās, ja, tie ekleri, un būs tādi arī diezgan smuki pēc savas tās formas. Ja? Nu, lūk, tātad mēs esam izgājuši 7 kļūdām. Ja? Es ceru, ka jums šis materiāls bija noderīgs. Spied like, piesakošam kanālam, un tiekamies jau nākošajā video. Un, protams, ja tu vēlies iegādāties plaucētās mīklas kursu, droši nāc uz mājaslapu, spied uz linku apakšā, un droši tiekamies vienā no kādiem kursiem. Lai tev izdodās un labi garšo!